Sveiki, te Katrīna Runa, un šis ir podkāsts Manas tavas patiesības pārdomas. Sveiki, šodienas pārdomas man ir par ūdens elementu un tā nozīme mūsu ikdienā. Ja skatās pēc čakrām, pēc enerģētiskiem centriem, tad ūdens elements ir otrā čakra mūsu muguras lejas daļā, ieguņu dobumā. Un šī čakra simbolizē plūstošu kustību mūsu ikdienā, sievišķību, juteklību un arī radošumu, cik mēs radoši izpaužamies. Un šie ir tādi elementi, kas man kā mammai vai jebkurai sievietei, kurai ir daudz lomas ikdienā, pazūd vai iztrūkst. Un tad es esmu atklājis, kad fiziski ieejot ūdenī, šis ūdens elements manī vairojas un arī tad attiecīgi visas tās īpašības kā sievišķība, seksualitāte, radošums, plūstoša sajūta savā ikdienā, tas viss vairojās arī fiziski ieejot ūdens elementā. Un šī man sajūta īpaši atnāca pēc retrīta, kurā es biju, apzinātības retrīts, klusēšanas retrīts, un es biju vienmēr tāda diezgan piesardzīga ar tādiem atvērtiem ūdeņiem, tīpaši tādā pieaugušā vecumā, kad parādās lielāka atbildība par savu veselību un uznāk bailes par nezināmiem ūdeņiem. Un es vienmēr izvērtēju, kur es eju, un negāju tur, kur ir vienmēr pieejams, bet gāju tur, kur man ir zināmas vietas, kā baseins vai tilpnes, kas man ir tūmā. Un šajā retrītā pirmo reizi es biju viena pati, un es klusējot kaut kā ļoti atbrīvojos un ļāvos un sajūtu sevi, un tas ūdens man vienkārši vilka. Tas pat bija tādā nepārāk siltā laikā, un tas bija pie jūras. Un es parasti viena tiešām es neeju jūrā, parasti kopā ar kompāniju, jo man ir bijušas bērnībā arī dažādas situācijas, kas varbūt ir pastiprinājušas tās bailes, bet par ūdeni un bijību radījis manī, bet tur, tajā vietā, es kaut kā uzticējos un arī vienkārši tiešām tas ūdens tā kā ar mani runāja un sauca pie sevis. Un tad tur man bija tas pirmais lielais solis tādā uzticībā ūdens elementam. Un pēc tādām aktīvām praksēm, meditācijas, lekcijām, pilnīgi sajūtu, kad es vēlos novilkt visu nost, ieiet tajā jūrā, un tur bija ļoti maz cilvēku. Tāda arī neskarta varbūt pludmale, kas arī aicināja vēl vairāk saņemties un to izdarīt. Un tad es saņēmos, ūdens nebija silts, gaiss nebija silts, bet vienkārši tas vilkmes spēks bija lielāks par manu to baiļu vai nedrošības sajūtu, un es to izdarīju. Iegāju nopeldēties un iznāca ārā, un tad bija tāds super gandarījums par sevi, un manī ieplūda tāda brīvības sajūta, kad viens ir laikam, ka es esmu tā kā pārkāpus sev pāri, izgājis nedaudz no tās komforta zonas, ka vienmēr esmu turējis sev mazliet tādā kontrolē saistībā ar ūdeni. Un otrs, tas pats ūdens, likās, ka viņš man attīra un atmazgā, un manī ieplūda tāda tīrības, viegluma enerģija un lielāka skaidrība. Un visas tās iegūtās zināšanas, likās, ka vienkārši tas ūdens apstiprina visu, ko es esmu ieguvusi tajās dienās. Un tad atbraucot mājās, es domāju, ka tas bija man tāds īs mirklis, ka vienkārši salikās tā apstākļi, un tādēļ man tas ūdens aicināja. Bet nē, man pēc šī brauciena tas ūdens elements saglabājās, un man katru dienu bija sajūta, ka man ir kaut vai vairākas reizes dienā jāiet vēsā dušā, jānoskalojas, ka tas mani attīra, un es nebiju to tā iepriekš kaut kā piefiksējis, ja tīpaši es ļoti daudz pasniedzu jogas, un es ļoti daudz atdodu enerģiju vai arī uzņemu citu cilvēku enerģiju, un es nebiju tā pavērojis, kas tās metodas, kas man palīdz atgriezties savā centrā, un tad pēkšņi šis ūdens elements un tas rituāls, kad es ieeju noskaloties ūdenī, manī atvēra kaut kādu citu sajūtu, un tad es sāku izmantot ūdeni kā attīrīšanās elementu,
pēc kaut kādām aktīvākām praksēm vai pēc garākas dienas, pēc pasniegšanas. Protams, ka es iepriekš gāju dušā, bet tas, acīm redzot, tas nebija tik apzināti un tieši tas nebija tik ļoti lielā saiknē ar pašu ūdens elementu. Es vienkārši automātiski iegāju noskaloties un ar to beidzās mana tā sajūta. Bet jā, tagad kaut kā, jā, tad tajā momentā, pēc tā retrīta, pēc tās sevis pārvarēšanas, ūdens man vienkārši palika tāds ļoti izteikts elements, kas man palīdz ikdienā. Un tad jau es gāju tālāk, un es jau biju pamēģinājis augsto peldi, kas ir pelde avotā, kurš nekad neaizsalst, un tur ir aptuveni 6 līdz 8 grādi. Mums pie Siguldas ir tāds allaža avots, jeb kaļķu gravas avots. Un tur ļoti skaisti, un man patīk tā vieta, un es biju jau pamēģinājis un vairākas reizes atsākus, tad atkal pametus, jo kaut kādā brīdī man vienmēr ar to augsto ūdeni atnāca sajūta, ka tas nav mans. Varbūt tās, bija dažādi apstākļi. Vienreiz es gāju diezgan ilgstoši no pavasara līdz rudenim, un tad es rudenī sajūtu, ka kaut kā vairs nedarbojos, un tad es uzzināju, kad es esmu stāvoklī ar savu otro meitiņu, un tas bija tas iemesls. Bet jā, kaut kā augstā pelde man nebija noturējusies pie manis, un es arī varbūt nebiju, tā kā es nebiju sadraudzējusies ar ūdens elementu, tad man tas bija vienmēr tā kā mazliet pārkāpt sev pāri, un es neatradu to motivāciju vai apstiprinājumu, kādēļ es to daru. Vienkārši tāda meditatīva prakse, bet nebija apstiprinājums tieši savā ķermenī, vai man tas palīdz, nepalīdz, kāda ir tā sajūta. Un tagad, kopš es atklāju ūdens elementu un sadraudzējos ar to, tad es pamēģināju vēlreiz augsto peldi, jo man ļoti ir un bija liela vilkme uz šo ūdeni, un arī tieši uz vēso augsto ūdeni. Un es pamēģināju, un tad es sāku pagājušā gada vasarā, un beigās nogāju visu gadu, arī ziemā, arī pavasarī. Un ziemā īpaši tas vispār bija smieklīgi, kad es gaidīju to lielo sniegu, kad es varēšu beidzot izbaudīt to augsto peldi, kad es esmu izkāpu sniegā, un tad es eju cauri sniegam un ieeju tajā augstā ūdenī, vai tādu ziemu kā ziemu, bet šogad, diemžēl, viņa nebija. Un tad es nemaz neizbaudīju šo pārēju. Visu laiku bija tāds mazliet tāds tā kā rudenīgs, nevis ziemīgs. Bet katru nedēļu, reizi nedēļā man bija tā vilkme, un es tā kā tādu rituālu sestdienā vai sēdienas rītā to izdarīju. Un katreiz, protams, kompānijā ar kādu, jo man ir svarīgi, augstajā peldē man ir svarīgi, ka tomēr ir blakus tas otrs cilvēks, kurš var pavaktēt, jo mēs nekad nezinām, kas saslēgsies mūsu ķermenī. Un katru reizi ir pilnīgi cita sajūta. Tādēļ ir laba, patīkama sajūta, ka es esmu kompānijā ar kādu. Jā, bet augstā pelde tad man ir noturējusies līdz pat šim brīdim, un man prasās iet katru nedēļu. Un es esmu atklājis, ko tas augstums izdara. Manī augstums un ūdens elements tas ir tas meditatīvais faktors, kad es izdzīvoju to pozitīvo stresu savā ķermenī, viņu izelpoju, un es to izdaru pati, kontrolējot savas domas, koncentrēties uz esošo brīdi, un tad tas izdalās tas laimes hormons, ķermenis ir sasildījies, un tā ir fantastiska sajūta pēc tam. Un, ja runājam vēlreiz par čakrām, tad tā sievišķība, radošums, plūstoša sajūta un vieglums mūsu ikdienā, viņi tiešām vairojas regulāri, piedomājot pie tā ūdens elementa savā ikdienā. Bet tas jau, protams, nav tikai par ūdeni. Ūdens elements varbūt arī, ja mēs ņemam pēc čakrām, varbūt arī tā plūstošā kustība mūsu ikdienā, vai ka mēs attīstam savu radošumu. Un, tas varbūt to elementu var atrast arī citās ikdienas lietās, bet, kas ir interesanti, tad tas fiziskais ķermenis saskarē ar ūdeni, tas rada visas šīs pozitīvās lietas. Un, man liekas, arī pie mūsdienām un šī dzīvesveida, aktīvā dzīvesveida un
informācijas pārpilnības ir tik labi attīrīt sevi ar ūdens elementu. Vai tas ir pa dienu, vakarā, vai tiešām atrodot laiku tai peldei. Jā, mans aicinājums jums ir padomāt, kura ūdens tilpne jums ir uzrunājošāka. Vai tas ir slēgtais ūdens kā baseins, vai tas ir ārā. Un uzdot sev jautājumu, cik jūs esat atvērti pret ūdeni, pret dabas ūdeni, atvērtu ūdeni, vai jums ir viegli vai grūti ieiet tajā, un cik mēs esam vispār atvērti pamēģināt kaut ko jaunu. Jā, paldies, ka klausījāties, un uz tikšanos nākošu nedēļu.